Kā sekot līdzi uztura plānam, ja nav iespējams paņemt līdzi iepriekš pagatavotu? Šis ir kolosāls jautājums, jo tā ir ļoti liela aizķeršanās diezgan daudziem. Tas, ka nav iespējams vai liekas, ka nav laika pagatavot. Pirmā lieta noteikti būtu pārskatīt tomēr to savu ikdienu. Iespējams, atrodas kāda viena diena nedēļā, kurā sagatavot vairākas maltītes uz priekšu. Tomēr, ja tas ir pilnīgi skaidrs, ka tāda iespēja nebūs, tad jebkur, kur tu ārā ēd, paskaties plānā, tātad kas ir paredzēts. Ņemsim par piemēru, ka plānā būtu paredzēta foreles kvinojas bļoda. Tātad tu redzi, tur ir paredzēts, ka tur ir zivs, tur ir ogļhidrāts, ja šajā gadījumā kvinoja, tur ir dārzeņi, un tur ir arī šajā gadījumā būtu olīveļa. Tātad, ja tu ēd ārā, tu tieši tāpat skaties, man ir jāēd zivs, man ir jāēd kaut kas no ogļhidrāta, un man ir jāpaņem arī klāt salāti. Pieņemsim, ir uzkoda. Tu saproti, labi, uzkodā Madara ir ielikusi banānu mafinus. Nav man šobrīd iespēja paēst banānu mafinus, ko es daru. Tu paskaties sastāvdaļās, no kā banānu mafini ir uztaisīti. Banānu mafinos ir banāns, ola, rieksti, ja, un pārsvarā arī kaut kāds ogļhidrāts no graudiem, no miltiem. Tu vari atsevišķi nopirkt banānu, nopirkt riekstu sāļu un ogļhidrātos izdzert, pieņemsim, bezpiedevu jogurtu vai arī puspudelīti piena spēka. Tātad tu organizē, man ļoti patīk šis jautājums, jo skaidrs, ka šādā veidā mēs sāksim ieviest tādu apzinātību uzturā. Ja? Kad tu saproti, man nav jāēd viens uz viens, tas, kas tur ir rakstīts, es varu pielāgot, pamainot, paņemot to pašu, kas it kā ir plānā, tomēr citu produktu, ja man nav iespējams tieši tas. Jā, pieņemsim, ja arī tā ir pīles bļoda, tu saproti, labi, pīle man nav iespējams, es paņemšu lielopu vai es paņemšu vistu. Tātad organizē, vadoties pēc tā, kādas ir sastāvdaļas šajā plāna maltītē ieliktas.